Laipni lūdzām mūsu šodienas sarunā. Šoreiz ielūkosimies vēsturē caur ļoti personisku skatījumu. Pārceļamies uz Austrumprūsiju, 1944. un 45. gadu miju. Jā, tas ir laiks, kad fronte jau nenovēršami tuvojās, varēja just tādu nenoteiktību gaisā, vai ne? Un tuvojošās katastrofas nojausmu. Tieši tā. Un šīs sarunas centrā būs fragmenti no kāda ārsta Hansa von Lendorfa personīgās dienas grāmatas. Ostpreußisches Tagebuch, jeb Austrumprūsijas dienas grāmata, un uzreiz jāsaka, tas nav akadēmisks pētījums, tas ir tieši nesaudzīgs aculiecinieks stāsts par karabeigu hausu, ciešanām un, protams, cīņu par izdzīvošanu pašā notikumu epicentrā. Un tieši šī personiskā perspektīva, manuprāt, padara šādas dienas grāmatas tik vērtīgas kā avotu. Tā jāj mums ne tikai uzzināt faktus, bet arī mēģināt izjust, saprast, kā cilvēks juta, domāja, rīkojās, tādos ekstrēmālos apstākļos. Iedziļinoties Lendorfa pierakstos, mēs varam izsekot indivīda pieredzēji sabiedrības sabrukuma laikā. Un tas ir pavisam kas cits nekā tikai lasīt vispārīgus vēstures aprakstus, protams. Jā, noteikti. Tātad mūsu mērķis šodien ir izcelt tos būtiskākos Lendorfa pieredzes momentus, viņa pārdomas šajā, dramatiskajā posmā, balstoties uz šiem fragmentiem, ko esam saņēmuši. Sāksim varbūt ar 1944. gada vasaru, kāds bija tās pirmās pazīmes, kas liecināja, ka tuvojas kas nelāks. Viņš raksta, ka jau jūnija beigās parādās pirmie vēstneši. Ceļi pilni ar bēgļiem no Lietuvas, laukos klīst pamesti lopi. Viss tā kā plūst rietumu virzienā, un Lendorfs fiksē tās slēptās bailes, to neziņu, ko darīsim mēs un mūsu zeme. Mani personīgi ļoti uzrunāja tas apraksts par stārķu aizlidošanu augustā. Ah, jā! Cilvēks stāv, skatās debesīs, it kā atvadoties no kaut kādas senas, pazīstamas pasaules. Tas ir, ļoti simboliski, manuprāt. Tā ir tiešām spēcīga psiholoģiskā aina, tāds nolieguma un tuvojošos draudu sajaukums. Interesanti, ka rudenī, kad fronte uz brīdi apstājās, Lendorfs raksta par tādu sirreālo klusumu. Kā apburta gulēja pamestā zeme, viņš raksta. Tas ir tāds mānīgs miers pirms vētras, kas ļoti kontrastē gan ar to iepriekšējo bēgļu plūsmu, gan ar tām šausmām, kas drīz sekos. Jo ziņas jau pienāk, vai ne? Jā. Ziņas no vietām, kur ienaidnieks īslaicīgi bijis iekšā, jau liecina par brutalitāti. Tieši tā. Un tad pienāk 1945. gada janvāris – evakuācija. Lendorfs apraksta Insterburgas pamešanu, viņa slimnīca tiek iztukšota, personīgās mantas, viena kaste, starp tūkstošiem citu, kas pazūd preču stacijas hausā, vēl pēdējais skats uz sabombardēto baznīcu, un tad tā bēgšana naktī no degošas pilsētas, pa spocīgi tukšiem ceļiem, tā sajūta, ka viņš brauc kā pa nevienam nepiedarošu zemi, un tā viņš nonāk Kenigsbergā. Un sākumā tur vēl ir tāda ziemas idile, bet ļoti īsa. Jā, ļoti īsa. Drīz sākās tāda drudžaina gatavošanās aizsardzībai. Tiek rakti ierakumi, cirsti parki, veidotas tās sauktās ezīšu pozīcijas. Tās ir tās prettanku barjeras, vai ne, no tērauda vai betona. Tieši tā. Lendorfs sāk strādāt pagaidu slimnīcā, kas iekārtota restorānā. Vēl apciemo Radu Spreilā, kur valda dziļa rezignācija pēc dēlu zaudēšanas karā. Bet kas notiek pilsētā kopumā tajā laikā? Pilsēta ir vienkārši pārpildīta un panikas pārņemta. Stacija ir pilna ar bēgļiem, vienīgais ceļš uz rietumiem caur Pilavu ir apdraudēts, un šajā hausā Lendorfs fiksē kādu ļoti zīmīgu sarunu ar kādu bēgli, kura neskatoties uz visu acīmredzamo situāciju saka, zem Krieva Fīrers mūs nepametīs, drīzāk mūs nogāzēs. Tas ir šokējoši, tas parāda to propagandas spēku un cilvēku izmisīgo pieķeršanos ilūzijām, pat katastrofas priekšā. Jā, ticība brīnumam. Un tad drīz Lendorfs nonāk situācijā, kur viņam jāuzņemās vadīt lielu klīniku, jo visi citi ārsti ir vai evakuēti, vai iesaukti armijā. Un viņa pārdomas tur ir ļoti spēcīgas. Paliec šeit, turi acis vaļā, nedomā vairs, kā es no šejienes izkļaušu. Redz, kā viņi visi zaudē galvu. Un tad sākās smagi uzlidojumi. Jā. Viņa kolēģis dr. Hetkārs iet bojā, bombardēšanā. Mēģinājums evakuēt ievainotos ar vilcienu neizdodas. Un tieši šajā laikā pilsētā parādās tie beidīgi slavenie plakāti Naids un atriebība, Has un Rahe.
Un te atklājās viena no Lendorfa rakstura, manuprāt, būtiskākajām iezīmēm. Viņš nespēja samierināties ar šādu dehumanizējošu aicinājumu. Viņš to uzskata par nekristīgu un bezjēdzīgu, un viņš pat mēģina tikties ar cietokšņa komandantu Lašu. Kad tas neizdodas, viņš uzraksta Lašam vēstuli, un tajā kā vienīgo reālo izēju piedāvā padošanos. Tas prasa milzīgu drosmi tālaika apstākļos, protams. Neticami. Un apstākļi kļūst arvien nepanesamāki. Lendors nonāk citā klīnikā, Frauni klīnika. Tā ir pārpildīta ar smagi ievainotiem. Darbs rit burtiski bez apstājas. Un ironiski, ka par spīti viņa civilajam statusam un tai milzīgajai slodzei slimnīcā, viņu vēl mēģina iesaukt armijā. Pienāk arī ziņa, ka tas ievainoto vilciens, uz kuru likt cerības, tā arī nav izkļūst no pilsētas. Viss slikti. Jā, un tā vēl tā absurda NSFO virsnieka, tas ir Nacionāls socialistiskās vadības virsnieks, būtībā partijas ideoloģiskais uzraugs, runa par gaidāmo uzvaru, kamēr visapkārt viss brūk. Tas viņam atsauc atmiņā mātes ieslodzījumu Gestapo cietumā gadu iepriekš. Jā, tās pēdējās dienas cietoksnī ir kā elles priekškambaris, nepārtraukta bombardēšana, operēšana bez elpas atvilkšanas, ēka tiek trāpīta vairāk kārt. Lendors apraksta tādu kā, realitātes sašķeltību. Ārējās šausmas un iekšējās sapņu pasaule, kurā viņš mēģina patvērties, lai vienkārši nezaudētu prātu, klīst baumas, ka komandanta Lašu esot nošāvusi SS par vēlmi padoties. Tā runāja. Un tad naktī uz 9. aprīli pēkšņi iestājās pamiers, un Lendorfs apaksta nevis atvieglojumu, bet tādu divainu tukšumu, pat vilšanos par to, ka ir palicis dzīvs. Viņš nebija gaidījis, ka izkļūs no tā uguns okeāna, kā viņš raksta. Bet miers ir ļoti īss, sākas Kēnigsbergas krišana un tā pirmā saskarsme ar uzvarētājiem, kā Lendors to apraksta. Kas notiek? Tā ir šokējoša pieredze, protams. Sistemātiska laupīšana, pilnīga vienaldzība pret ciešanām, slimnīcas pagrabos valda, pilnīgs haoss. Slimniekus vienkārši izmet no gultām, lai paņemtu segas. Apgaismojumam dedzina dokumentus. Lendors uzzina, ka pilsētu uz vairākām dienām ir nodota karavīru izlaupīšanai. Stadtseidens Soldaten freigegeben worden. Tas ir. Es pat nevaru iedomāties to morālo un psiholoģisko triecienu tiem, kas tur palikuši. Īpaši neaizsargātas ir sievietes, kuras saskaras ar pastāvīgiem izvarošanas draudiem un reālu vardarbību. Un Lendors cīnās ar milzīgu atbildības sajūtu par pacientiem, par personālu, bet vienlaikus izjūt pilnīgu bezspēcību. Un tad parādās tā smagā izdzīvošanas vainas sajūta. Jā, tā ir vaina, ka vēl esi dzīvs. Smagi vārdi. Ļoti. Viņš pat mēģina blefot, imitējot nepārtrauktu darbu operācijas zālē, lai kaut kā pasargātu medmāsas no ienākušiem karavīriem. Viņš kļūst par liecinieku tam sauktam uzvaras gājienam cauri pilsētai. Tāda grotesta laupījuma, ciešana un hausa procesija. Karavīri apkraujušies ar pulkšķiņiem, sieviešu veļu, alkoholu, un tieši šajā brīdī Lendors nonāk pie tādām dziļi filosofiskām pārdomām par cilvēka dabu. Viņš raksta. Tas nav saistīts ar Krieviju, ne ar kādu konkrētu tautu vai rasi. Tas ir cilvēks bez dieva, cilvēka frāze. Spēcīgi teikts. Jā. Viņu pašu īslaicīgi sagūsta, bet atbrīvo. Un tad ir tā šausma nakts slimnīcā, kad atrasts alkohols, pilna vardarbības. Jāpiebilst gan, ka pat šajā tumsā ir atsevišķi cilvēcības uzplaisknījumi. Daži krievu pacienti, kurus Lendors ārstējis, slepeni cenšas palīdzēt vai izrādīt kaut kādu pateicību. Tomēr, brutalitāte dominē. Un kulminācija ir tā sastapšanās ar kādu īpaši nežēlīgu karavīru, kuru Lendors nodēvē par velnu. Šis karavīrs uzbrūk doktorē Lendorfa asistentei un domobiedrei, viņi izglābis tikai brīnumainā kārtā, beigās viņiem jāpamet degošā slimnīca. Un tad jau 12. aprīlī sāks nākamais posms gūsts un gājiens prom no Kēnigsbergas. Jā, tas gājiens cauri pilnībā izpostītais zemei. Nogurums, bats, nepārtrauktas brutalitātes ainas visapkārt. Pavadošie karavīri sauc Hitler kapušt. Propaganda arī uzvarētāju pusē. Protams, nakts paiet zemnīcās vai lopu vakonos. 16. aprīlī Lendorfam ar dažiem biedriem izdodas izbēgt. Viņa 2 dienas slepjas mežā.
Un pēc šīs bēgšanas viņš nonāk Rotenšteinas nometnē, un šeit sākas iespējams vēl viens no šausmīgākajiem viņa pieredzes posmiem. Apstākļi nometnē ir vienkārši katastrofāli, milzīga pārpildītība, bats, netīrība, slimības, īpaši dizentērija plosās. Mirstība ir ārkārtīgi augsta. Lendors raksta ļoti lakoniski, bet trāpīgi. Cilvēki mirst kā mušas. Briesmīgi. Pat šādos apstākļos viņš cenšas darīt, ko var. Izveido pagaidu lazareti citā kazārmu blokā. Par viņa palīdzi kļūst jauna meitene, Erika Frēliha, un ir tie mazie, bet tik svarīgie cilvēcības mirkļi, piemēram, kopīga bībeles lasīšana vakaros. Tas palīdz saglabāt kaut kādu garīgu līdzsvaru. No Rotenšteinas viņu pārceļ uz centrālo vāču slimnīcu Kēnigsbergā. Tā iekārtota bijušajā finanšu prezīdija ēkā, tas ir reģionālās finanšu pārvaldes ēkā. Bet arī šeit situācija ir drūma. Galvenais nāves cēlonis ir bats un tā izraisītās slimības, piemēram, hungerödema, bada toska, kas izraisa smagu ķermeļa pietūkumu. Un jūlijā notiek vēl viena personiska traģēdija, atgriežas doktora. Ak, nē! Bet drīz saslimst ar tīfu un mirst. Dzīve ir nepārtraukta cīņa par izdzīvošanu, par katru kumosu maizes. Cilvēki iet laupīgi drupās. Oktobrī Lendorfs saprot, ka jāriskē vēlreiz, un nolemj bēgt. 19. oktobrī viņš pamet slimnīcu. Atkal bēgšana. Jā, viņa ceļš ved uz dienvidiem caur tukšai, pilnīgi izpostītai zemei. 22. oktobrī viņš sasniedz Grasnicu, un tur negaidīti satiek savu tanti Marionu Dēnhaufu. Tā pati slavenā publiste vēlāk. Jā, tieši viņa. Šī teritorija tagad ir Polijas pārvaldē. Viņš apmetās pie tantes, strādā par ēdienu un atkal sāk darboties kā ārsts apkārtējos ciemos. Bet vai tas nozīmē, ka briesmas ir beigušās, vai ir atrasts patvērums? Nu, negluži. Situācija ir mainījusies, bet nenoteiktība un arī briesmas saglabājās. Tikai tagad jaunās poļu administrācijas apstākļos. Varētu pat teikt, ka hauss turpinās tikai ar citām varas zīmēm. Un tas izpaužās diezgan dramatiski 1946. gada janvārī, kad Lendorfu arestē par ko? Par neatļautu reliģisku sapulču rīkošanu, bet viņam atkal izdodas izbēgt šoreiz no Osterodas cietuma 20. janvārī. Viņam piemīt neticama spēja izdzīvot un izkļūt. Pēc šīs bēgšanas viņš nonāk Janušavā. Tas ir bijušais ģimenes īpašums, kas interesantā kārtā atrodas Krievu militārajā pārvaldē. Šeit viņš atkal strādā par ārstu vietējiem iedzīvotājiem. Un tieši šeit viņš beidzot uzzina precīzus savus mātes un brāļa nāves apstākļus. Izrādās, viņi tika nošauti kopā 1945. gada janvārī, kad viņu bēgļu grupu panāca fronte. Cik traģiski. Jā, un pēc visiem pārcietumiem šīs posms Janušavā šķiet kā tāda relatīva miera osta, pirms galīgās došanās prom no dzimtās Austrumprūsijas. Apkopojot šo visu dramatisko stāstu, kas atklājas Lendorfa dienas grāmatā, manuprāt, izkristalizējas vairākas ļoti būtiskas tēmas. Pirmkārt, tas ir vecās pasaules veselas civilizācijas sabrukuma attēlojums, bet caur individu pieredzi. Otrkārt, tā ir nežēlīga cīņa par fizisku un garīgu izdzīvošanu, absolūti necilvēcīgos apstākļos. Un treškārt, tas ir stāsts par ticības iekšējā morālā kompasa un cilvēciskos saišu neticamo nozīmi visaptverošā haosā. Tieši šī personiskā liecība, es domāju, dod mums daudz dziļāku izpratni par vēsturi, nekā jebkuri skaitļi vai vispārīgi apraksti varētu sniegt. Jā, pilnīgi piekrīt. Ir atbrīnojami, kā Lendorfs spēja turpināt savu ārsta darbu un saglabāt cilvēcību pat tad, kad visapkārt bruka, un cilvēki, viņa vārdiem sakot, kļuva par frāzi bez dieva. Viņa dienas grāmata ir pilna ar dziļām ētiskām pārdomām, nemitīgiem jēgas meklējumiem tajā šķietami bezjēdzīgajā notikumu virpulī. Tas nav tikai šausmu apraksts, tas ir arī dziļi garīgs ceļojums, vai ne? Noteikti. Un kā noslēgumu domu, es gribētu piedāvāt pārdomām pašu Lendorfa vārdis no dienas grāmatas noslēguma. Pēc viss piedzīvotā viņš uzdod sev un iespējams arī mums jautājumu, vai tiem, kas izdzīvojuši šādas šausmas, tiks dota žālastība ar savu dzīvi kaut ko liecināt par to, ko esam redzējuši un dzirdējuši. Tas ir jautājums par liecināšanās pienākumu un atbildību. Un tas savukārt vedina uz vēl plašāku jautājumu, kas aktuāls arī šodienas, domāju. Kādu nastu un atbildību uzliek šādas ekstremālās pieredzes atmiņa tiem,
kas palikuši dzīvi, un kā šādas liecības, kā Hansa von Lendorfa dienas grāmata, palīdz mums labāk izprast ne tikai pagātnes traģēdijas, bet arī cilvēka dabu tās tumšākajās un, arī gaišākajās izpausmēs, ko mēs no tā visa varam mācīties.